Sveicināt, labvakar! Čavēnieks visiem, kas saka, man ir viens stāstamais, arī, tas būs tas, es nezinu. Te būs viens stāstamais kaut kas pasak veidā, kāds viņš ir parasti, to es nezinu, viņš ir kaut kas tāds. Tāda kaut kā, tur vienkārši man jāizsās, mēģinās tādu saīsinājumā variantā izstāstīt. Tā, aiziet. Tā, reiz senos laikos, jūs jau zināt, tur bija parasti, tāds stāstamais, tāds stāstamais, ka tur pīstā vispār, tādā ziņā, ka tur meklē parasti, tur Princis baltā zirgā, jā, tā tur kaut kā vai nebaigais čāls vai kaut kā, tāda, kaut kas līdzīgs. Tā, tāda aiziet, ievads ir, aiziet. Tad, tā, senos laikos, es nezinu, kurā gadā īsti tas notika, pieņemsim 1060. gadā, kaut vai 600. tas nebūtu tā svarīgi, pirms mūsu ēras, pieņemsim 800. gadā vispār, karoči tā, vien Karaļvalsts pils, jā, tur dzīvoja baigais princis, jā, tas pats, pa ko es stāstīju, Princis baltā zirgā, bet viņam bija balts zirgs, karoči tā, viņš maustu pa savu rajonā to zirgu, jā, mugurā viņam, lēnām tur tā šļūdzu, dipatu, tāpatu, tur, kaut kā tā, kā tā, ka jābūt, jā, bet viņam bija balts zirgs, tur jau tas sūd, jo viņam neviens citu neiedeva, jā, kā tāds, tur bija arī melna krāsā spalvām, brūni. Kāpēc viņš paņem balto zirgu? Jā, tāpēc, ka viņš brauc, jā, ir precībās muļķis tās. Galīgs jūs, tāpēc tas laikam bija sagājis, es nezinu, tā, viņš jau to balto zirgu, baigais čāls, dipatu, tāpatu, jā, te lējas tur apkārt pa visu rajonu, lai kā Līgavu atrast, jā. Nevien nebija. Pagaidām vēl nebija. Tagad tā, viņš tur brauc garām kaut kādā kalējumā, nevis brauc garām, bet, jāigaram, tā es gribētu teikt. Jāigaram tur kalējumā, tur kalēja meita. Kalēja meita, tā bija tāda smuka, tāda seksīga. Uzreiz, viņi bija nabagi, tādā ziņā viņam tikai tur, maizkukuls kaut kāds rupmais, bļaļ, tādā ziņā, Princis tagad ieraudzīja to nabagu meiteni, piešļūs klāt, piebremzē, viņš jau, sākumā viņš nezināja, ka viņi nabadzīgi, tādā ziņā. Cik tu forši, seksīgi daļa viņa, tādā ziņa baigais čāls, jā, biezais, hujāks, tādā ziņa, tā dāma bija tāda smuka apģērbusies, tā safrizēsies, tā Princim uzreiz iepatīkas, tāpēc viņš apstājas baigais čāls. Davai, bļaļ, pakoļīsies, bļaļ, aizvilks tev uz disen, baigais čāls, baigais tās, kā tad tev viņi saka, es dzīvoju šajā nabagu būdiņā, Princis baigi domā, kā saka, sūdi, ka tu nav biezo galvu.
Nu labi, labi ir, principai. Nu, tu šeit dzīvo tajā vietā, tajā bedrē, kā saka, nu, labi, tā viņš varbūt neteiks, bet tu šeit mītinies. Jā, nu, jā, nu, es nezinu, kā atbildēt, nu, mums nav nekā. Principai domā, bļaļ, nu, ja nav nekā, nu, tad, aufīders, kā saka, nē, tu man nederēs, baigies, biezais brīns, nu. Tad, nu, tā labi, uz redzēšanos varbūt tas, nu, uzreiz, nu, tā vai kā tur, nu, kaut kā tā, jā. Tā viņš aizjāja savu zirgu, baigies lepnais, blīns, tas nabaks kuķis, tu paliki pizdu, viņi, kā saka, vai pat tu čakarē savu būdā, nabak, blīns, esi biezais, manī nauda, man pie dīvs, viņš pie sev tā domāja, nu. Nepagāja nekāds, viņi atkal satikas. Tajā pašā vietā, tajā pie tās pašas mājas. Dām bija jau tāda paša, nu, māja bija restorāns, jo tur jau, nu, normāls bārs, nu, tādā ziņā. Tagad tas pats princis kā iekšā. Tur apskatīties, kas tā, baigais, biezais, bļaļ, iepis iekšā savu baltu zirgu, joprojām tur pat tas piesai, tāpat dām bija atvērus tu bārā. Vēc tagad iešļūst pa durvīm iekšā, viņš vajag, tāpat dām priekšā, nu. Labdien, jā, nu. Man lūdzu vien bulciņu, nu, vajag es nezinu ko. Bulciņu? Jā, labi, būs dāmas bija. Vai kaut kā teikt, kaut kā, nu, kaut ko, jā, viņš tu pasūties, nezinu, paprasīt. Te vai kaut ko, nu, bulciņu kaut kādu maizīt galvenais, nu, kaut ko, jā, es nezinu. Viņš vajag. Viņš apskatās uz to dāmu. Tā tiešām viņš vajag. Tā tiešām es tu. Kā viņa vajag. Kas es? Tā. Nu tā. Blīns vecim vairs nebija ko atbildēt, nebija ko teikt. Tā viņš paņem to tēju. Aizpis pa durvīm ārā izlīd un uz savu zirgu un tagad aizjāja prom un viņš to dāmu sākumā, viņš novērtēja pa zēmu. Ko tāda nabadz, beigās viņi pēc gada satikas un redz, kā sanās. Tā viņš pats nepareizi izdomāja, ko viņš viņai pateica. Man nevajag tādu nabadz. Beigās viņš redzēja. Pēc gada, nu, pēc 5, nu, arī tā varētu būt. Nevajag, tāpēc nevajag. Cilvēks novērtē pa zem, nezinu, pa zem. Jo tu nekad nezini. Kāds viņš būs pēc kādiem laikiem, gadiem, nu, pēc gada vai pēc 5 vai pēc 10. Viss mainās, laika mainās, brīns. Tu nevar prognozēt, kāds es pieņemsim, kāds es būšu nākuši gadu. Es varbūt būšu vēl labāks nekā šogad. Nu, tu arī nezinu, un es nezinu, kāds tu būsi. Nākuši gadu vai tu būsi, nu, kas to zina?
Tāpēc labāk degunu nevajag bāzt svešās darīšanās, nu un arī cilvēks apmelo. Un arī iztaisīties pa baigiem, nu, tādiem baigiem, baigies čāls būs, tagad viņam tam čalim, tam princim baltā zirgā, nu, tā arī mēs gadīties. Labāk nomierināties, nevis baigies džekis, baigais princis, iznāks tāpat tagad tam princim. Pēc gātu būs pēdējais sūds, ja tu baigi izlaiks, nu tā arī būs, tā var notikt. Un pagaidām man jāsaka jums čaveneks arī. Jūs tur papēr dziļāk, varbūt tā ir gadījies, jo varbūt tās nav, varbūt būs, jo es nezinu. Un pagaidām visu labu, čaveneks.